Sveiciens visiem! Šoreiz rubrika Viskas. Kāpēc Viskas? Esmu iegādājies šādu te kompaktdisku atskaņotāju. Ļoti labā stāvoklī. Var teikt, ka ideāli. Ražots Japānā, īsts Japānas, 1989. gadā. Modelis Pionieris PD 5300. Šeit viņam ir rakstīts, ka viņam ir 8-kārtīgi filtri uz visiem šitiem te, īsāk sakot, ļoti labu lasa disku. Un tad ir, kā lai saka, ne dubults, bet divkāršs pārveidotājs no digitālā uz analogo signālu. Esmu jau šo produktu palaidis dziesmā. Man patīk to, ko es dzirdu. Tas tā nav tā sintētika, kas ir no parastajiem kompaktdisku atskaņotājiem, nezinu. Laikam šitā ir vēl vecā skola, kad bija tieši pārēj no analogā uz digitālo. Kaut ko tur ir mēģinājuši darīt. Nopirkas tāpēc, ka ir doma, kā vecajos labajos laikos 80. bija tādas puslegāls, nelegāls ierakstu studijas. Tur arī viss tika rakstīts no kompaktdiskiem. Tad es arī pirmo reizi redzēju kompaktdisku, kāds izskatās. Tātad ir kompaktdisku atskaņotājs, viens vai vairāki. Ir lenču magnetofoni, protams, kādi 6, kasešnieki kādi 6. Un tā tas arī notiek. Uzliek disku un top kopijas. Lūk, tā kā man diski ir pietiekoši lielā daudzumā, dažne dažādi, tad ir tā doma arī kaut ko tādu paņemt no šitāda te kompaktdisku atskaņotāja ierakstīt lentē. Un paskatīties, kā tas kvalitātē spēlē. Kaut kā tā. Tā kā liksim dziesmā, klausīsimies, rakstīsim, un tad jau redzēsim. Paldies, ka skatījāties, lai visiem jauka diena. Uz redzīti. Tā!